Šodien mēs runāsim par lūpu meikapu. Iepriekšējās sērijās stāstījām par bāzi un acu grimu dažādos stilos. Lūpas arī var uzkrāsot dažādi, atkarībā no tā, kādu efektu gribam sasniegt. Valērija šoreiz demonstrē klasikas paraugu, sarkano lūpu krāsu, kas tagad atkal ir modē, un pēc vairāku gadu lūpu spīduma uzvaras gājiena var likties pārāk spilgts, bet galvenais noslēpums te ir kontūra, kura tiek uzvilkta ar ādas toņa zīmuli, lai krāsa neizplūst. Ja kontūra ir uzzīmēta precīzi uz lūpu līnijas, spilgta krāsa lieliski izskatīsies visiem sējastībiem. Marijai tiks nedaudz vizuāli palielinātas lūpas. Kontūrai izvēlamies toni pēc iespējas tuvāku Marijas lūpu dabiskajam tonim, kas tiek uzvilkta aiz dabiskās lūpu kontūra līnijas. Arī lūpu spīdums tiek izvēlēts neuzkrītošs. Anastāsija ir izvēlēts drošs tēls, kā atsauce uz dekadāns tradīcijām. Kontūrai izvēlamies par vienu toni tumšāku zīmuli, pēc tam to izpludinām, kas arī pasargās no krāsas izplūšanas. Lūpu apjomu iespējams palielināt, ar zīmuli kontūru uzvelkot nedaudz aiz lūpu dabiskās kontūras, bet uzmanīgi, šis paņēmiens ir pieļaujams tikai, kad lūpas no dabas jau ir diezgan apjomīgas. Šauru lūpu gadījumā šo paņēmienu nedrīkst izmantot. Lūpu krāsu uzklājam no vidus uz malām. Tādā veidā lūpu krāsa tiks uzklāta vienādi. Lindas meikaps arī nav ikdienišķis. Lai pasvītrotu kontrastu starp gaišo ādas krāsu un spilgto lūpu krāsu, uzklājam balto perlamūtu uz ādas ap lūpām. Zīmuli izvēlamies lūpu krāsas tonī. Ja lūpu krāsošanai tiek izvēlēta degradēta tehnika, tad vienmēr gaišākais tonis tiek uzklāts lūpu vidus daļā, tumšākais lūpu kaktiņos. Sapludinām abus toņus un iegūstam interesantu rezultātu, kuru noteikti ir vērts izmēģināt pavasarī. Rezumējot šodienas nodarbību, ir svarīgi jāatcerēties, ka bieži vien lielāka nozīme ir pareizai kontūra zīmuļa izvēlei. Meikapā mēs varam variēt ar kontūra līniju un kontūras toni. Ja lūpas ir tievas, tās var palielināt, izvēloties dabisku toni. Ja lūpas ir apjomīgas, bet gribas vēl vairāk apjomu, var izvēlēties arī spilgtāku krāsu. Nākamreiz pastāstīsim par noslēpumiem, kas padara grimu izteiksmīgāku ballīšu mākslīgajā gaismā.